Sveiki visiem, ar jums mēs Alise. Un jā, es nevarēju atrast labāku vietu, kur filmēt video. Es vienkārši izvēlējos vējaināko dienu nedēļā, iznācu ārā un sāku filmēt video. Man ir jauna kamera. Jā, man ir jauna kamera, bet tas nevienam neinteresē, tāpēc pēc tā mēs arī nepaliksim. Un mēs varam turpināt šo video. Man varētu būt vēl veiksmīgāks video sākums, laikam ne. Par cik jau kādu laiciņu man nebija manā kanālā vispār video, 2 nedēļas laikam, tāpēc es izdomāju, ka es jums pajautāšu, lai jūs man uzdod jautājumus. Janvārī es esmu un es atbildēšu uz jūsu uzdotiem jautājumiem, kurus jūs man uzdāvinājāt AskFM. Kurus jūs man uzdāvinājāt AskFM-ā. Kaut arī tas bija Instagramā. Tātad, kurus jūs man uzdevāt Instagramā, es šo bildi vispārībā Instagramā un vispār lūgumu ieliku pirms 47 minūtēm. Un man ir uzdoti 171 jautājums. Es zinu, ka būtu daudz vairāk, bet man tiešām gribēs kaut ko uzfilmēt. Tāpēc es ņemšu tos jautājumus, kas ir, un negaidīšu vairāk jautājumus. Egija Minka jautā, vai ir grūti būt YouTuberei. Un tu vēl jautā. Es atvainoju. Tātad, par cik ļoti jau kaut kādu, ak, Dievs, par cik jau kādu šeit esmu, un man vienkārši ļoti gribēs kaut ko filmēt, tāpēc es ņemšu tos jautājumus, kas ir, un negaidīšu vairāk jautājumus. Ak, Dievs, es esmu pavadījis jau 3 minūtes neko nepasakot. Un, jā. Bet to mēs varam sākt, nē. Ak, Dievs. Tas bija kaut kāds kukains. Fuj, es eju projām. Fuj, man ir plikas kājas un nē. Ak, Dievs, tas bija kaut kāds kukains mans kājas. Ļaujiet man beigt. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Ir... Klausieties, man liekas, ka man jābeidz. Atkal! Vai Babylips vai EOS. Un es saku... Man vairs nepatīk neviens no otrs, jo viņi jau visi man ir šitā, tāpēc, kad viss jau tik pilns ar viņiem, man viss jau ir bijis, es teiktu, ka neviens no otrs laikam. Piedzīvām jau tev ir šajā vasarā, un es zinu, kad tur bija jautājumi arī, ko tu esi ieplānojis šajā vasarā. Ko esmu izdarījis, pareizi sakot, neko. Nē, bet es tiešām neesmu īsti izdarījis neko. Es vienkārši tā kā atpūšos, bet es jums varu pastāstīt savus plānus. Es esmu bijis daudz reizes kino. Nu, tagad par šito laiku. Es, principā atpūtos un satikos draudzenēm tādā garā, bet kas man ir ieplānots? Pēc nedēļas būs tas krāsas skrējiens. Nedēļas ir krāsas skrējiens, te jāizseju. Uzreiz nākamajā dienā es tā kā braucu uz Vāciju. Protams, Jāņos, es braukšu ciemos, tas vēl tagad. Tad es braukšu uz Vāciju, tad es atgriezīšos no Vāciju kaut kur jūlija vidū. Pēc tam es laikam braucu uz laukiem. Un, godīgi sakot, man nav pārāk liela plānu, jā, tikai Vācija, kas ir jūlijā. Un pēc tam visu augustu principā es pavadu savos laukos, pie jūras. Vai ir domas šajā vasarā atkal braukt uz USA? Ko jautā Luīze? Šogad būs Vācija, un es braucu apmēram gandrīz tā kā man sanāk, laikam es tagad biju 3. reizi, un tas bija pēc kaut kādiem 2 gadiem, tāpēc varbūt nākamgad es tiešām nezinu, bet šogad tādu plānu nav. Basketbols vai futbols? Laikam izvēlētos futbolu, tāpēc, ka man 50% no mājas sienām ir aplīmēti ar futbola plakātiem. Un tagad es zinu, kas ir Ronaldo. Cik ļoti skalā no 1 līdz 10 tev patīk taisīt musicali un kā tev sas musicali? Skalā no 1 līdz 10 laikam teikt tur 7. Un mani tur sauc Alšicen. Kā pabeidzi šo mācību gadu? Priekš manis labi, es biju šokā, jo tā kā es necerēju, ka dabūšu to diplomu, kurš ir par labām un teicamām saknēm. Man tiešām likās, ka man būs arī kāds 7, bet man nebija un tāds es dzirdēju savu vārdu. Oh well, Converse vai Vans? Es teiktu Nike. Bet, ja man ir jāizvēlas, tad laikam Converse, kur atrodas pamesta lidmašīna.
šis man bija ļoti pieprasīts jautājums. Kā man daudz jautāja pēc tam, kad tur 2 reizes biju. Es tur pirmo reizi braucu ar riteni, un es patiešām tajā brīdī nesapratu, kur mēs braucam, jo man ceļu tā teikt rādīja. Es braucu savu kaimiņienu, Katrīnu, un es tiešām neskrēju līdz ceļam, viņa vienkārši man veda. Un otru reizi braucu ar savām draudzenēm, dzīsāk sakot no 13. janvāra ielas. Mēs braucām ar 43. autobusu līdz pašam galapunktam, kurš ir tur pie skultes. Un tur paejot bišķītiņu pa to ceļu, bišķītiņu uz priekšu, tur ir tāda ļoti simpātiska ieeja. Un tad tur vienkārši jāiet dziļāk. Es nemāku paskaidrot, bet braucot 43. līdz galapunktam, un tad ejiet pa taisno, līdz jūs kreisajā pusē ieraugat interesantu ceļu. To mīļākā šausmu filmu. Es nevaru pateikt, jo esmu redzējis pārāk daudz. Es jums varu nosaukt 2, ko es nostīsies, kas man tiešām likās ļoti foršas. Atslēga un lieta numur 39. Tiešām foršas šausmu filmas. Vai tu atļaut savām draudzenēm nokrāsot matus? Jā, patiesībā jā. Man nebūtu nekāda iebilduma, jo es gribēju nokrāsot matus. Un man daudz teica, ka nē, bet ja viņas pašas tā kā gribētu man nokrāsot matus, tad man būtu tāds, ok, labi, ņemiet, skatieties, kas jums liekas, kad būtu foršāk man izstītos. Jo man tiešām pa matiem tā kā, man ir tāds jolo, tāpēc, kad viņi ataugs, un tas manuprāt, nu viss, man pietiek, man ir augsti. Jums gribēju pajautāt, lai jūs uzrakstiet apakšā video idejas, kādas jūs gribētu. Zinat, kad es parasti nejautāju cilvēkiem video idejas, bet man tiešām tagad nav ideja, un man arī nav video, jūs to redzat, jo vienkārši man nav ideja, nevis tāpēc, ka man nav laika. Es zinu tikai to, ka būs vlogi, un es ceru, ka jums patiks. Tāpēc, ja jums ir kāda ideja, ko jūs tiešām gribētu, lai es izdaru, uzrakstiet lūdzu apakšā. Tad liels jums paldies, ka jūs skatījāties šo video, uzspiediet like, ja jums patika, un arī subscribe. Un jā, tad jums ir vēl kaut kāda tāda ideja, ko jūs tiešām vēlaties domāts redzēt, tad vienkārši to ierakstiet apakšā komentāros. Un tad laikam, tā, jo man ir augsti. Atkal. # Latvijas vasara.